Labdien! Mani sauc Irēna Kuliša. Es esmu programmas uzņēmējdarbība restorānu biznesā direktore un gribēju jūs iepazīstināt ar šo programmu. Pēc izglītības esmu ēdināšanas inženieris tehnologs. Pabeidzu Latvijas Lauksaimniecības universitāti un no Marija magistratūru uzņēmējdarbībā ISMā. Ilgu laiku esmu strādājis un līdz šim arī strādāju restorānu biznesa jomā. Savu praktisko darbību veiksmīgi apvienoju ar pedagoģisko. Esmu pedagogijas zinātnes doktore. Studiju programma uzņēmējdarbība restorānu biznesā ir unikāla, jo ir vienīgā pirmā līmeņa augstākās izglītības programma restorānu biznesa jomā. Pēc 2-gadīgās apmācības pilnā laika studijās un 2,5-gadīgās apmācības nepilna laika studijās jūs varēsiet saņemt kvalifikāciju ēdināšanas servisa organizators. Jūs varat iepazīties arī ar programmas saturu. Programmā tiek iekļauti gan obligātie studiju kursi, gan specializētie, kas attiecās uz konkrētu profesiju. Studija procesā tiek apgūti 4 profesionāli pamatvirzieni. Pirmais – ēdienu gatavošanas tehnoloģija un ražošanas organizācija. Otrais – apkalpošanas standarti, tas ir tirdzniecības zāles un bāra darba organizācija. Trešais – uzskaita kontrole, grāmatvedība ēdināšanas uzņēmumos. Ceturtais – plānošana, vadība, mārketings. Kā redzams, studiju procesa formas ir ļoti dažādas. Tās ir ne tikai lekcijas, bet arī praktiskās nodarbības, meistarklases, semināri, ekskursijas, konkursi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta praktiskām nodarbībām un semināriem. Praktiskās nodarbības notiek speciāli aprīkotās laboratorijās un telpās. Tā ir virtuve ar vismodernākām iekārtām, bārs ar visu nepieciešamu atribūtiku. Tā ir datorklase ar uzstādīto modernu uzskaites sistēmu AirKeeper. Lielu interesi studentiem izraisa meistarklases un semināri, kurus vada nozares profesionāļi, šefpavāri, bārmeņi, barista, vīnziņi, uzņēmēji. Jūs man piekritīsiet, ka bez mācību ekskursijām nav iespējams mūsdienīgs studiju process, un mēs cenšamies maksimāli izmantot tās iespējas, kādas piedāvā mums dažādi ēdināšanas uzņēmumi, tirdzniecības bāzes, pārtikas ražotāji un veikali. Programmas ietvaros ir iespējams arī pilnveidot savas profesionālās iemaņas dažādās jomās. Īpaši gribās atzīmēt tādas unikālas iespējas kā flyermākslas apgūšana, Alderis akadēmijas apmeklēšana. Augstskolas akademiskais personāls kopā ar studentiem organizē ikgadēju konferenci Restorānu biznesa, servis un vadība, kurā tiek apspriestas restorānu biznesa pakalpojumu tirgus mūsdienīgās problēmas, novadīti workshopi ar profesionāļu darba demonstrējumu, rīkoti konkursi. Augstskolas docētāji pievērš lielu uzmanību mūsdienīgās mācību literatūras izstrādēji. Tās tapšanā aktīvi piedalās arī studenti. Piemēram, kokteļkrājums ar krāsainām ilustrācijām. Tas ir studentu kreatīvā darba rezultāts. Protams, pienāk laiks arī kārtot eksāmenus. Spēc priekšmetos eksāmenis obligāti notiek praktiski, un tā ir ēdienu gatavošana, galda klāšana, kokteļu gatavošana un noformēšana, kalkulācijas aprēķināšana, darbs ar programmatūru AirKeeper un arī kvalifikācijas darba izstrāde. Studenti, kas ir veiksmīgi nokārtojuši eksāmenus, var saņemt certifikātus, kas apliecina viņu kvalifikāciju. Piemēram, pavāra palīgas certifikāts, bārmeņa viesmīļa certifikāts, apliecība, kas atļauj strādāt ar kase AirKeeper. Tas dod ļoti plašas darba iekārtošanas iespējas. Es kā programmas direktora pievēršu ļoti lielu uzmanību ražošanas praksei. Prakses vadītājs piedāvā praksi un arī piemeklē individuāli katram studentam. Praksē jūs varat strādāt gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Īpašu popularitāti ieguvušas Bulgārija, Spānija, Grieķija, kur students praktizējās hoteļu restorānos. Absolventiem ir plašas darba iekārtošanas iespējas. Dotajā brīdī tirgu jutams restorānu biznesa speciālistu trūkums, un lielākā daļa studenti jau pēc pirmā kursa beigšanas strādā nozarē. Un studiju procesa organizācija dod visas iespējas apvienot darbu ar studijām.
pabeidzot studijas pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā, jūs noteikti gribēsiet turpināt studijas, un augstskola piedāvā jums visas iespējas. Jūs varat turpināt studijas 3. kursā ISMā 2 programmās – klubu un restorānu menedžments, uzņēmējdarbība turismā, kā arī izvēlēties citas augstskolas Latvijā vai ārzemēs. Tātad 4 studiju gadu laikā ISMā jūs varēsiet saņemt 2 augstskolas diplomus. Paldies jums par uzmanību! Tiekamies ISMā!